Jā, sveiciens visiem skatītājiem. Prieks, kā vienmēr, būt kopā ar jums. Un šai reizē mēs turpinām mūsu tiešraidžu ciklu. Jā, kāds varbūt vēlāk YouTube kanālā Ojārs Puķītis turpinās skatīties šo ierakstu. Un šīs dienas tēma ir baltās drēbes. Dažkārt lasot Bībeli, mēs redzam, ka šur tur ir pieminēts šīs baltās drēbes un izcelts kā kaut kas ļoti svarīgs, ja, ka bez šīm baltajām drēbēm nevarēs nonākt debesu valstībā, nevarēs būt tur, kur ir Dievs. Arī citur mēs zinām, ka baltās drēbes simbolizē svētumu, dažkārt kā eņģeļi parādās viņi baltās drēbēs, ja, un tāda īpaši Dieva klātbūtne arī šīs baltās drēbes norāda. Un aplūkosim kādu interesantu momentu. Teiksim, mēs zinām, ka pirms Armagedonas kaujas būs šī draudzes paraušana, tātad mirušo kristiešu augšām celšanās un pāri palikušo paraušanu pretī tam kungam. Un šodien es piedāvāšu jūsu uzmanībai iespējamo vietu, kur atklāsmes grāmatā tas parādās, kur mēs varam redzēt tieši to nevis paraušanas ainu, par ko mēs esam runājuši, bet jau kad draudze nonāks debesīs, kur tas ir atainots, ja, ir tāda vieta, ko es esmu atradzis, un mēģināšu pēc tam arī paskaidrot, kāpēc es domāju, ka tas ir tieši konkrētajā vietā atainots. Bet sāksim varbūt ar veco derību, ar Caharijas grāmatas 3. nodaļu, sākot ar 1. pantu. Viņš parādīja augsto priesteru Jozo stāvam kunga eņģeļa priekšā, un Sātans stāvēja pie viņa labās rokas, lai viņu apsūdzētu. Kungs teica Sātanam: lai kungs tev rāja Sātanu, lai tev rāja kungs, kas izraudzījies sev Jeruzalem. Vai šis nav kā uguni izrauts stumbenis, jo Jozo stāvēja eņģeļa priekšā tērpies netīrās drānās. Jā, tā tad mēs redzam šo ainu, jā, tātad ir augstpriesteris, jā, kurš stāv Dievu priekšā, tur ir eņģelis, tur ir Sātans arī, jā, Sātans viņu apsūdz, jā, par viņa grēkiem, jā, un tas tiek atainots kā šim augstpriesterim. Mēs saprotam, ka augstpriesteris tas īpašs amats bija tajā laikā, jā, un augstpriesteris bija tas, kas reizi gadā iegāja šai templī vissvētākajā vietā, kas atspoguļoja Dievu klātbūtni, ja, tad reizi gadā augstpriesteris tikai varēja tur ieiet. Un stāvot Dievu priekšā, jā, viņš ir šais netīrajās drēbēs, jā, ja viņam ir grēki arī. Un, protams, Sātans viņu apsūdz, jā, un ir šis dialogs starp Sātanu un eņģeli, jā, un eņģelis tur aizstāv, jā, un mēs skatāmies tālāk ar 4. pantu. Un viņš teica tiem, kas stāvēja viņa priekšā: novelciet tam netīrās drānas. Un viņš tam teica: redzi, es noņēmu tavu vainu, un es ietērpšu tevi greznumā. Un vēl es saku, uzlieciet viņam galvā tīru galvautu. Un uzlika viņam galvā tīru galvautu un uzģērba drānas, un kunga eņģelis stāvēja blakus. Jā, tātad Dievs dod pavēli novilkt šīs netīrās drēbes, jā, kas garīgi jāsaprot, jā, tātad tiek piedoti grēki šim augstpriesterim, jā, un viņš tiek apģērts tīrās drēbēs, jā, un arī galvā tiek uzlikts, jā, šīs tīrā galvas segi, mēs varam teikt cepuri, jā, kas arī ataino šo svētumu, jā, tātad, arī šī aina parādās jau vecajā derībā par šīm baltajām drēbēm un šīm netīrajām drēbēm, jā, tā kā tas nebūs nekas jauns, jā, bet īpaši mēs, protams, skatīsimies, kā tas tiek atspoguļots jaunajā derībā, īpaši atklāsmes grāmatā, un kāpēc tas tik ļoti aktuāls ir mums. Labi, tad turpināsim jau ar atklāsmes grāmatas 3. nodaļas 4. pantu. Bet sardās tev ir daži, kas nav aptraipījuši savas drēbes, un tie staigās ar mani tērpušies baltā, tādēļ, ka viņi ir tā cienīgi. Kas uzvarēs,
tiks ietērts baltās drēbēs, un viņa vārdu es nekad neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Es atzīšu viņu vārdu, manu tēvu un viņa eņģeļu priekšā. Nu, lūk, tā tad mēs redzam šajā ainā, jā, ir tās 7 draudzes, kurām Jēzus pavēl, jā, Jānim, lai viņš raksta un nosūt šīm 7 draudzēm Mazāzijā vēstules, jā, un šeit ir viena no 7 draudzēm, tātad, kas atrodas konkrētā ģeogrāfiskā vietā, mūsdienās tā ir Turcija, Sardas, jā, un rakstīts, kad ir kādi cilvēki šai draudzē, kuri nav aptraipījuši savas baltās drēbes, jā. Tad mēs varam secināt, ja runa par draudzi, kas atrodas Sarda pilsētā, ja, tā tad ir kaut kādi, tātad iet runa par kristiešiem, ja, par pirmajiem kristiešiem, ja, tātad viņi ir pieņemuši Jēzu Kristu, viņi ir slēguši ūdens kristību, ja, un viņiem ir šīs baltās drēbes, bet ir kādi, kas viņus ir aptraipījuši, tātad sasmērējuši, bet ir arī tādi, kas nav to izdarījuši, ja, tātad ir dzīvojuši jau, nu, mēs varam teikt, pareizas, svētas dzīves. Ja? Tātad tie ir tērpušies baltā tādēļ, ka tie ir cienīgi. Nu, lūk, un tātad, kas uzvarēs, tiks ietērts baltās drēbēs, un viņa vārdu es nekad neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Ja? Nu, mēs saprotam, nu, kas uzvarēs, ja? Kā to būtu jāsaprot, ja? Vai mums kaut kas ir jāuzvar. Vai te nav tā, ka Jēzus pie krusta visu ir izdarījis, viņš bija svēts, jā, viņš bija Dieva jērs, kas uznes pie krusta mūsu grēkus, ja, ka pateicoties viņam mēs esam pestīti un glābti, mums ir baltās drēbes, ja, nu, kas mums vēl jāuzvar? Nu, es domāju tā, ka mums ir, ka mēs pieņemam Jēzu Kristu, slēdzam pēc tam ūdens kristībās, jā, derību ar Dievu, mums tiek garīgi dāvināt šīs baltās drēbes, ja, bet vai mēs viņas sargājam, ja, vai mums tas ir svarīgi, ja, vai mēs vienkārši aizmirstam un dzīvojam tālāk mūsu dzīves, tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka uzvar šeit ir domāt, ka tu līdz beigām tici Dievam, ka tev ir attiecības ar Dievu, protams, ka būs klupieni, kritieni, grēki, ja, tas tā būs. Ja? Vēlāk mēs arī pastīsimies, ka tāda svēta dzīve pilnīgi savā spēkā pat nav iespējama. Ja? Būs klupieni un kritieni, bet mēs vienmēr varam nākt pie Dieva kā pie tēva, kas mīl, kas piedod, ja? Jābūt šīm ciešām attiecībām ar Dievu. Es domāju, tas te ir domāts, ja? Tās ir tās baltās drēbes, ka tev ir attiecības ar Dievu, ja ir klupieni, tu lūdz Dievam piedošanu, viņš mazgā un šķīstī tevi. Nu, lūk, un te ļoti tālāk tāda zīmīga vārda, par ko jau mēs iepriekš esam runājuši, ja, ka Dievs sola šai Sardu draudzei, ka šo cilvēku vārdus viņš neizdzēsīs no dzīvības grāmatas. Ja. Tātad ļoti svarīgi, lai tavs vārds tiek ierakstīts dzīvības grāmatā un lai viņš tur paliek. Ja. Tātad, ja jau Dievs saka, ka viņš neizdzēsīs vārdu no dzīvības grāmatas, tad pastāv iespējamība, ka tiks izdzēsts. Ja? Tātad, ja cilvēks, viņam ir šīs baltās drēbes, ja? Pēc tam viņš viņus, kā saka, aptraipa, ja ir kļūst netīrs, ja? Viņam nav šīs attiecības ar Dievu, tad ir ļoti liela varbūtība, ka viņa vārds tiek izdzēsts no dzīvības grāmatas. Ja? Un tas ir ļoti, ļoti nopietni, un es domāju, tas ir tajā brīdī, kad cilvēks aiziet no šīs zemes, ja? Tad Dievs vai nu atstāja to tavu vārdu dzīves grāmatā, vai nu izdzēš, ja, jo diez vai, ka tas notiek agrāk, ja, jo cilvēkam dzīves laikā ir iespēja atgriezties pie Dieva, nožēlot grēkus, ja, un tā kā būt aklā šīm baltajām drēbēm. Labi, skatāmies tālāk. Atklāsmes grāmata 19. nodaļa 6. pantu. Tad es dzirdēju kā lielu ļaužu pūļu balsi, kā dziļu ūdeņu balsi un kā grandošu pērkonu. Aleluja! Kungs mūsu Dievs, visu valdītājs ir tapis ķēniņš. Priecāsimies un līksmosim un godināsim viņu, jo ir pienākušas jēra kāzas. Viņa sieva ir jau sagatavojusies. Jā, tātad ļoti zīmīgs notikums, jā, jēra kāzas, jeb draudzes paraušana. Jā, tātad
mēs redzam, kā šis notikums tiek te aprakstīts, ja, ka pienākuši jēra kāzas, tātad draudzes tikšanās ar Jēzu Kristu. Ja. Un tātad mēs zinām, ka pirms tam būs tātad mirušo kristiešu augšām celšanās, tātad pirms Armagedonas kaujas un pāri palikušo dzīvo pārvēršana, ja, ka mēs iegūsim šo nemirstīgo miesu un paraušanu pretī tam kungam, ja, un mēs ar Jēzu Kristu mēs sastapsimies, ja, un jau kopā nāksim uz Armagedonas kauju. Nu, lūk, un paskatīsimies, un interesanti tas, ka pēc šīs ainas, ja, nu, tūlīt mēs paturpināsim vēl uz priekšu, ja, kad nākamā aina ir jau Jēzus Kristus nākšana. Ja, tātad šīs sastapšanās ar Jēzu Kristu mēs to īsti neredzam, kā tas ir un kā tas būs. Bet šodien es mēģināšu jums parādīt to vietu, kā man šķiet, kur tas varētu būt attēnots. Nu, lūdzu, skatīsimies tā, ka ar 8. pantu. Viņa ir tērpta smalkā linu audumā, mirdzošā un tīrā. Smalkais lina audums nozīmē svēto taisnīgos darbus. Balss man saka, raksti, laimīgi tie, kas aicināti uz jēru kāzu mīlestību. Un balss saka, šie ir patiesie Dieva vārdi. Ja? Atkal par šīm baltajām drēbēm, ja, tātad draudze ir smalkā lina audumā, mirdzošā un tīrā. Ja? Tātad, ja mēs saprotam, ja, ka netiks parauti visi, jā, mēs esam par paraušanu runājuši, ka vienu paņems, otru atstās, ja, divi gulēs gultā, vienu paņems, otru atstās, ja, un tā viss cauri, ja, ka visi, kas saucās par kristiešiem, netiks parauti. Ja. Tādēļ ir svarīgi, lai būtu šīs baltais apģērbs, lai šīs attiecības ar Dievu, ja, lai tu esi gatavs jebkuru dienu sastapties ar Dievu. Nu, lūk, un te ir interesanti, ka šīs baltās drēbes nav tikai tas, ko Jēzus Kristus izdarīs, bet nozīmē svēto taisnīgos darbus. Jā. Tas nozīmē, ka ticīgais cilvēks kaut ko dara priekš Dievu, ja. Tas ir normāli, ka tu sastopies ar Dievu, ja. Tu piedzīvo izmaiņas savā, teiksim tā, dziļākajā būtībā, ja. Tu piedzīvo šo jaunu piedzimšanu, ja. Šis jaunais radījums, ja, tu kļūst par jaunu radījumu, Kristu Jēzu, ja, tu nezaudē savu atmiņu, ja, tu vēl joprojām atceries, ja, bet kaut kas tevī ir izmainījies, ja, un tu par šīm izmaiņām gribi kādam pastāstīt, ja, tu pastāstīt kādam par Jēzu Kristu, jeb evaņģēliju, ja, un tas ir dabiski, ja, ka tu gribi citiem stāstīt un liecināt, ja, tā ir pirmā reakcija. Bet tālāk tu mēģini kaut ko darīt Dieva labā, ja, ka tu gribi kalpot, ja, vai nu draudzē, vai nu vēl kaut ko, ja. Tātad tava ticība izpaudīsies darbos, ja. Mēs jau ar tiem darbiem nenopelnam tās baltās drēbes, bet tas ir izejoši no tā, ka mums ir šīs baltās drēbes, ka mūsu grēki piedod, ka mēs jūtam šīs izmaiņas mūsu identitātē. No lūk, un te ir rakstīts laimīgi tie, kas aicinātu uz jēru kāzu mīlestību, ja. Nu, daudz aicināto, maz izredzēto, ja. Dievs jau grib, lai visi tiktu glābti, bet glābti būs tikai tie, kas atsauksies Jēzum Kristum, kas viņu pieņems, kuriem būs šīs baltās drēbes. Nu, lūk, labi, skatāmies tālāk. Atklāsmes grāmata 4. nodaļa ar 1. pantu. Pēc tam es ieraudzīju un redzi atvērtas durvis debesīs, un tauras skaņai līdzīga balss, ko jau agrāk biju dzirdējis ar mani runājam, saka, uznāc šeit augšā, un es tev rādīšu, kam jānotiek vēlāk. Ja? Tātad Jānis tiek uzrunāts, Jāņa atklāsmes grāmatas autors, ja? Iespējams, ka tas ir māceklis Jānis. Tātad viņam īpaši viņš tiek aicināts, lai parādītu notikumus, kas notiks nevis tur viņa dzīves laikā, bet nākotnē. Ja? Tātad jau mēs varam teikt, nu, tālā nākotnē. Ja? Nu, lūk, un mēs Jānim tiek parādīts, kas notiek debesīs. Ja? Tātad ar 2. pantu. Tūlīt es tiku aizrauts garā un redzi, debesīs bija tronis.
un tronī kāds sēdēja. Tas izskatījās līdzīgs jašmai un sardulikam, un ap troni varavīksne, līdzīgs smaragdam. Tronim visapkārt es ieraudzīju vēl 24 troņus, uz tiem 24 vecajos sēžam, tērptus baltās drēbēs, un ap viņu galvām bija zelta vainagi. Jā, tātad Jānim tiek parādīts, kas notiek debesīs, jā, tātad ir kāds tronis, jā, tā ir vieta, kur Dievs atrodas, jā, tātad viņa tronis, jā, un kāds tur sēž uz šī troņa, protams, ka Dievs nav aprakstīts kāds, bet mēs redzam, ka kaut kas tur ir aprakstīts, jā, kad tas tronis izstījās līdzīgs jašmai, sardulikam, tātad dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, jā, tātad tas viss ļoti iespaidīgi, tur ir varavīksne, jā, un līdzīgs smaragdam, jā, un ap šo Dieva troni ir 24 citi troņi, jā, un tur sēž kādi šais troņos, kas ir baltās drēbēs, un uz viņu galvām ir šie zelta vainagi. Lūk, mēs saprotam, jā, kad mēs esam runājuši jau par šīm 3 augšām celšanām, jā, ka pirmā bija līdz ar Jēzus Kristus augšām celšanos, jā, bija vecās derības svētie, jā, tika augšām celti, jā, un tie bija redzēti Jeruzālemē, jā, daudz parādījās, jā, citi cilvēki viņus redzēja, jā, un tātad mēs varam teikt tādu, viņi nebija tāda ļoti masveidīga, lai mēs viņu saukt par pirmo, bet tomēr mums kaut kā viņi jāatzīmē, ja? Un mēs varam teikt, ja, ka ir tātad jau debesīs kādu grupu, ja, ar svētajiem, ja, kuriem ir šīs baltās drēbes, ja, jebkurā gadījumā tā Jānis atklāja, ja, tātad tur nav Dievs viens, ir tur šie 24 vecajie, ir jau varbūt kādi no vecās derības, ja, Jānim tiek rādīta nākotne, mēs nezinām, cik tālu nākotne, ja, vai tur ir šie apustuļi, ja, šie 12 apustuļi, arī vai nav, to mēs nezinām, ja, bet fakts, ka arī viņiem ir šīs baltās drēbes, ja, tad iespējams, ka ir, ja, jo Jāņa atklāsmes grāmatas apmēram Nerona laikā tika uzrakstīti, ja, tie 60. gadi, ja, tā tad jau, mēs zinām, ka Jānis māceklis Jānis ir beidzamais, kas palika dzīves, pārējie jau bija nogalināti, ja, un iespējams jau viņi bija uz šiem troņiem, ja, debesīs. Lūk, mēs redzam tālāk arī šo debesu aprakstu, kā tur izskatās. Turpinam ar 5. pantu. No troņa zipsnīs zibeņi, atskan dārdoņi un pērkona grāvieni. Troņa priekšā deg 7 gaismekli, kas ir 7 dievu gari, un vēl troņa priekšā ir tādi kā caurspīdīga jūra, kristālam līdzīgi, un troņa vidū un troņa visapkārt 4 dzīvās būtnes, klātas ar acīm gan no priekšpuses, gan aizmugurēm. Tātad, mēs parasti, kad filmās skatāmies par ķēniņiem, ja, tur sēž ķēniņš, ja, uz paaugstinājumu, ja, tur tronis, ja, valdnieks, ja, viņam kaut kāds septers rokās, un viss tur ir mierīgi un skaisti, un greznība un zelts un tā tālāk, bet te mēs redzam, kā tiek atspoguļos dievtronis, tātad zibeņi, atskan dārdoņu, pērkona grāvieni, iedomājieties, cik tas viss ir tā iespaidīgi un pat zināmā mērā, bība iedvesoši, ja, ka tur ir zibeņi un dārdoņi un pērkoni un skaņi un vizuālie efekti, ja, un tās ir vispār nopietni, ja. Tad, ja mēs redzam, ka tur ir kāda jūra, ja, caurspīdīga jūra kristālam līdzīgi, ja, un vēl tur ir 4 dzīvās būtnes, ja, tātad īpašas dieva radības, ja, ko mēs varētu saukt par, eņģeļiem līdzīgas būtnes, ja, bet viņi nav gluži eņģeļi, jeb eņģeļu grupa, viņi ir ķerubi, ja, tātad īpaši radīti dievam, dievu pielūgsmē, ja, un tālāk mēs arī redzēsim smalkāk, kā viņi tiek attēnot, tātad ar 7. pantu. Pirmā dzīvā būtne līdzīga lauvam, otra līdzīga teļam, trešai tāda kā cilvēka sēja, bet ceturtā līdzīga lidojušam ērglim. Šīm 4 būtnēm katrai ir pa 6 spārniem, visapkārt no ārpus un iekšpus tās klāts ar acīm, un dienu un nakti tās nerimst atkārtot. Svēts, 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 kungs Dievs visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāk. Jā, tātad šīs 4 būtnes,
katra savādāk, tātad viena būtne līdzīga lauvam, jā, tātad otra teļam, trešā cilvēkam, jā, ceturtā lidojušam ērglim, jā, tātad, un katrai no šīm būtnēm ir 6 spārni, jā. Un mēs redzam, jā, kad arī acis viņām ir daudz, jā, tātad var teikt, viņi visu redzoši, visu redz, visu zina, un mēs redzam, ka viņi visu laiku atkārto, tad 24 stundas diennaktī svēts, svēts Dievs, visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāk. Tad viņi pienes Dievam slavu un godu, jā, īstenībā to, ko mēs darām dievkalpojumos, kas sākās dievkalpojumi, sākās ar dziesmām, jā. Dziesmas nav vienkārši, lai mūs izklādētu, tā ir slava, ko mēs pienesam Dievam, jā. Un šeit mēs redzam, ka šie 4 ķerubi, jā, viņi slavē Dievu visu laiku nemitīgi, jā. Un vēl viņiem ir 6 spārni, jā, un kaut kur citur mēs lasām vecajā derībā, ka viņi lidinās, un ar tiem Dievam spārniem apsedz arī savu ķermeņu, viņi lido un apsedz acis un ķermeni un lidinās virs Dieva un saka svēts, 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 jā, tātad īpaši, kaut kas īpaši, bet iedomājieties to ainu, jā, tātad zibeņi, dārdoņi, pērkoni, jā, šitie te 4 lidinās, jā, saka svēts, 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 jā, un mēs pastīsimies tālāk, kas notiek ar 9. pantu. Ikreiz, kad šīs dzīvās būtnes slavē un godina to, kas sēd tronī un ir dzīvs mūžu mūžos un pateicās viņam, 24 vecie krīt uz savu vaigu tā priekšā, kas sēd tronī un pielūdz to, kas dzīvs mūžu mūžos, un liek savus vainagus troņu priekšā slavēdam. Mūsu kungs un Dievs, tu esi cienīgs saņemt slāvu, godu un spēku, jo tu esi radījis visu. Ar tavu gribu viss taps un pastāv. Jā, tātad, kad šīs 4 būtnes, jā, pienes Dievam godu, jā, kas saka svēts, 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 tad tie 24 vecie dara kaut ko līdzīgu un arī pielūdz Dievu. Jā, tātad arī noņem šos zelta vainagus, jā, un noliek Dievu priekšā, jā, un saka Dievam, ka tu esi vienīgais cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jā, jo tu esi radījis visu, jā, tad Dievs ir radījis visu, ar tavu gribu viss tapis un pastāv, jā, tātad Dievs visu pasauli radījis un pie tam brīvo gribu, jā, un mēs zinām, ka Ādams un Ieva izdarīja nepareizo izvēli, nepareizi pielietoja savu brīvo gribu, un tādēļ mēs dzīvojam kritušā pasaulē, kurā grēks, ļaunums un tā tālāk, jā, tātad Dievs to neradīja tādu pasauli, tādu mēs viņu samaitājām ar nepaklausību Dievam. Nu, lūk, mēs redzam tātad to ainu, kas notiek debesīs, jā, tā šīs 4 dzīvās būtnes, šie 24 vecie arī pielūdz Dievam. Nu, lūk, jā, tātad skatāmies tālāk atklāsmes grāmatas 7. nodaļa 9. pantu. Pēc tam es ieraudzīju un redzi, liels pūls, ka nesaskaitīt no visām tautām, ciltīm, ļaudīm un valodām, kas baltos tērpos ar palmu zariem rokās stāv troņu un jēru priekšā. Viņi sauc skaļā balsī, pestīšana pieder Dievam, kas sēd troni un jēram. Nu, lūk, tātad te mēs redzam, jā, kādu lielu cilvēku daudzumu, jā, tātad lielu pūli, jā, kad nesaskaitīt, jā, tātad ļoti daudz no visām tautām, ciltīm, ļaudīm, valodām, jā, un arī šī īpašība, ka viņi baltās drēbēs, jā, tātad viņi ir pieņemuši šo pestīšanu un glābšanu un to paturējuši, stāv jēra priekšā, tātad palmu zariem rokās, jā, un sauc skaļā balsī, pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd tronī un jēram. Skatāmies tālāk ar 11. pantu, un visi eņģeļi bija nostājušies ap tronu un vecajiem un 4 dzīvajām būtnēm, un tad viņi krīt uz savu vaigu troņa priekšā un pielūdz Dievu sacīdam. Āmen, cildinājums, slava un gudrība, pateicība, gods, varenība un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos. Āmen. Jā, tā tad īpaši, kas īpaši, kad mēs redzam šo lielo cilvēku pūli, no vienas puses, no otras puses mēs redzam visi eņģeļi stāv, jā, ap troni, tātad ap Dievu, jā, un šiem 24 vecajiem un 4 dzīvajām būtnēm, jā, un visi
pielūdz Dievu gan tas lielais cilvēku pūlis, jā, gan visi eņģeļi, gan 24 vecie, gan 4 ķerubi. Nu, lūk. Mēs skatāmies tālāk ar 13. pantu. Tad viens no veciem sacīja, šie baltos tērpos, kas tad viņi ir, no kurienes nākuši? Es teicu, mans kungs, tu zini. Un tad viņš sacīja, šie ir tie, kas nāk no lielām bēdām un mazgājuši savas drēbes un tās balinājuši jēra asinīs. Nu, lūk, un te ir interesants moments, kad tiek izskaidrots mums, jā, kas tad ir tas milzīgais pūlis, kas stāv Dievu priekšā, jā, ka viņi šeit baltajos tērpos, jā, tas sabotam, tie kristieši, jā, un kad viņi nāk no lielajām bēdām. Jā, tad lielās bēdas ir beidzamie 3,5 gadi līdz Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Ja? Un te mēs redzam, ka viņi stāv Dievu priekšā, ja? Un viņi mazgājuši savas drēbes un tās balinājuši jēra asinīs. Ja? Tad viņi pieņēmuši Jēzu Kristu, viņi grēkus ir nožēluši, viņi paturējuši šīs baltās drēbes un milzīgs bars atrodas Dievu priekšā, milzīgs daudzums, ka nevar pat izskaitīt. Ja? Un te nav teikts, ka viņi ir miruši. Ja? Tātad, te ir mana versija, ja, ka te varētu būt atainot tieši tā aina jau pēc paraušanas. Ja? Kad mēs zinām, ka no sākuma pirms Armagedonas kaujas būs šī mirušo ticīgo augšām celšanās. Pēc tam pāri palikušie tiks pārvērsti paraut pretī tam kungam, ja, un tad mēs tiekamies padebesī, bet reku aina, ja, te konkrēti rakstīts, ka šie nāk no lielām bēdām, ja. Tātad daļa no viņiem būs mirusi, ja, Kristus dēļ, bet ne jau visi, ja, daži tiks, ne daži, mēs nezinām cik, ja, bet būs cilvēki, kas nebūs miruši, viņi tiks pārvērsti un paraut pretī ar šiem, kas tiks augšām celti pretī tam kungam, ja. Tad mana versija ir, ka šeit parādās, ja, kā iztīsies aina, ja, kad šie parautie nonāks debesīs, ja, ka viņi pienesīs Dievam godu, ja, no vienas puses viņi slavēs Dievu, no otras puses būs Dievs, 4 dzīvās būtnes, 24 vecie un visi eņģeļi. Ļoti zīmīgi, ja, es nezinu, Bībelē nav vietas daudz, kur rakstīts visi eņģeļi, bet rakstīts, ka visi eņģeļi. Tas nozīmē, ka Dievs ar visu savu, mēs varam teikt, svītu, ar visu debesu valstību sagaidīs tos, kas nāks. Te mēs varam teikt tās jēra kāzas, ja. Lūk, skatāmies tālāk, 15. panta. Tie ir Dieva troņa priekšā un kalpo viņam dienu un nakti, viņa templī, un tas, kas sēd tronī, izplatīs telti pār viņiem. Un viņi nedz izsalks, nedz slāps vairs, nedz saule, nedz svelmēns karstums viņus dedzinās, jo jērs, kas ir troņa vidū, ganīs viņus un aizvedīs viņus uz dzīvo ūdeņu avotiem, un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm. Jā, tātad mēs redzam šo viņu turpmāko kalpošanu, ja, kad viņiem būs tā īpašā privilēģija būt Dievu troņa priekšā, kalpot viņam, ja, tāpat vairāk rakstīs dienu un nakti, ja. Tā kā tas ir kaut kas īpašs, ja, tas nav sots, ja, būt visu laiku Dievu priekšā viņam kalpot, ja, bet tā ir privilēģija. Ja. Un te ir minēts visādas ciešanas, ko viņi uz zemes būs piedzīvojuši, ja, kad nebūs vairs izsalkuši, nebūs izslāpuši, ja, nebūs vairs tāds karstums kā uz zemes, ja, visādas, ko viņi piedzīvojuši. Ja. Un te, kā saka, Dievs viņiem atmaksās, ja, kad Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm. Ja, atkal te izcelta, šķiet, ka viena grupa, ja, bet es tomēr uzdrošinos teikt, ka te iet runa par visiem kristiešiem. Protams, ka visi nebūs Dieva troņa priekšā un nekalpos viņam dienu un nakti. Ja. Tas būs tikai tie, kas to būs pelnījuši. Ja. Bībelē teikts, ka mūsu darbi tiks ar uguni pārbaudīt, ja kādi darbi būs palikuši, ja, kad Dievs viņam dos algu, ja, un tā alga, es domāju, ir tas tums Dievam, ja, bet šie mēs redzam, ka acīm redzot, viņi būs izgājuši lielām grūtībām cauri, viņi būs nosargājuši ticību
daudz būs miruši Kristus dēļ, ja, un viņi būs tā cienīgi, ja. Bet es negribu apgalvot, ka te ir tikai viena grupa, kas lielajās bēdās būs gājusi bojā. Ja mēs paskatāmies uz kristietības 2000 gadiem, mēs redzam, ka daudzi Kristus dēļ ir miruši, kas tad 1. gadsimtā Nerona valdīšanas laikā un tā tālāk daudz tika miruši, ar ko tad viņi ir sliktāk par tiem, kas beidzamā laikā šajās lielajās bēdās ies bojā. Ne ar ko, es domāju, ka daudz ir cienīgi būt Dievu priekšā un kalpot viņam, ja. Nu, lūk, jā, un kas ir tas interesantais, jā, ka tad, kad es lasīju to par to draudzi, jā, tas bija par to līgavu, kas ir sagatavot, jā, tas ir tā kā 19. nodaļa, tagad es lasu tā kā par 7. nodaļu, un liekas, nu kā tā var būt, jā, ka, bet mums jāsaprot, ja mēs saprotam atklāsmes grāmatas struktūru, jā, ir kaut kādi notikumi, kuriem konkrēti secība, kas aiz ko seko, bet ja mēs saprotam, es daudz esmu runājis par Jāņa atklāsmes grāmatas struktūru, jā, ir lietas, ko mēs varam tā darīt, kā paiet uz atpakaļ un redzēt notikumu, kas būs nākotnē, jā, jo ir šis zoom princips, jā, tātad atklāsmes grāmatas notikumi, viņi tiek atkārtot, jeb dublēti, jā, vairākas reizes dažādās vietās, jā, un ar dažādu to amplitūdu notikumu, jā. Un tātad sākumā tas ir kopaina, jā, teiksim, pa 2000 gadiem, pēc tam kaut kāda nāk jau kopaina, kur tauras apmēram vairāk kā 100 gadu, un pēc tam 7 dievu dusmības kausa, tur jau 3,5 gadi, jā. Tātad ir šis zoom princips, jā, tādēļ to var tā darīt, jā, un apskatīties arī uz atpakaļ, lai redzētu nākotni. Nu, citiem vārdiem sakot, ir chronoloģija, kas nemainās, un ir lietas, ko mēs varam pastīties tā kā atpakaļ. Es nezinu, vai var uzreiz to saprast, bet mēs taču tikko lasījām, ja, ka šie ir, kas nāk no lielām bēdām, 7. nodaļā. Un draudzes paraušana, kad ir 19. nodaļā, jā, atklāsmes grāmatas. Nu, lūk, liekas neloģiski, bet tā tas ir, ka tie notikumi tiek dublēti, jā. Un tādēļ daudz neskaidrības Jāņa atklāsmes grāmata tieši dēļ struktūras. Ja mēs sapratīsim struktūru, daudz kas kļūs skaidrs. Nu, lūk, jā, tad mēs runājam, jā, par šo 19. nodaļu, jā, kur ir šī līgava, kas tiek sagatavot, jā, kur ir šīs baltās, tīrās drēbes, jā, kas ir gatavi tikties ar kungu, jā, un mēs jau runājam, kā tas ir debesīs, kad eņģeļi sagaidīs, Dievs sagaidīs, jā, un Dievam tiks pienests gods, un tad būs nākšana kopā ar Jēzu Kristu uz Armagedonas kauju, jā. Tad atklāsmes grāmata 19. nodaļa ar 11. pantu. Tad es ieraudzīju atvērts debesis un redzi balts zirgs, un jātnieks, kas sēž uz tās, saukts uzticamais un patiesais. Viņš spriež tiesu un karo taisnīgi. Viņa acis ir kā uguns liesmas, uz viņa galvas ir daudz diadēmu. Uz viņa ir rakstīts vārds, kuru neviens nezina, izņemot viņu pašu. Viņš ir tērts asinīs lacītā apmetnī, viņu sauc Dieva vārds. Jā, te ir Jēzus Kristus otrā atnākšana, jā, tad draudz jau ir parauta, jā, tā kā nu, nevar būt tā, ka mēs šeit uz zemes būsim, ticīgi cilvēki un sagaidīsim Jēzus Kristus otro atnākšanu. Tā nebūs. Mēs būsim debesīs, mēs būsim jau parauti un nāksim kopā ar viņu. Un to pēc tam mēs redzēsim. Tātad mēs redzam Jēzu Kristu, kas jāj uz baltā zirga, jā, tātad kā valdnieks, kā uzvarētājs, jā. Un te viņš tiek aprakstīts kā uzticamais, patiesais, jā. Viņš spriež tiesu, karot taisnīgi. Jā, tātad arī Jēzus karos, mēs zinām, šajā Armagedonas kaujā visi ies bojā, kas būs pret Izraelu, pret Jeruzalem. Viņa acis kā uguns liesmas, jā, tas ir kaut kāds, nu, diezgan briesmīgi, jā, varen un briesmīgi un majestātiski. Nu, lūk, un arī tas Jēzus tērps ir tāds netipisks, jā, ka viņš ir asinīs slacītā apmetnī, jā, tātad mēs varam teikt, tās ir Jēzus Kristus izlietās asins, ja, bet man vairāk liekas, ka tās ir tās, kas par Kristu tika izlietas. Tātad asins liecinieki ir martīru asins, ja, tātad ticīgi ir cilvēki, kas mira Kristus dēļ, to sauc par martīriem. Tātad iespējams tās ir viņu asins, ka Jēzus Kristus dodās, ja, lai atrieptu, ja, viņa asins, ja, un mēs redzam, kad Jēzus Kristus tiek nosaukts kā Dieva vārds, ja. Nu, lūk, skatāmies tālāk ar 14. pantu, viņam seko debesu karapulks, tie tērpušies tīrā, baltā, smalka lina audumā, jāj uz baltiem zirgiem, ja. Seko debesu karapulks. Nu, es uzdrošinos teikt, ka tur esam mēs.
tērpušies tīrā, baltā, smalka lina audumā. Tīrais, baltais, smalkais lina audums, kam ir? Tas ir tiem, kas ir pieņemuši Jēzu Kristu. Viņiem šīs baltās drēbes, ja, un jāj uz baltiem zirgiem. Ja. Tātad, tāpēc jau pirms tam būs tā paraušana, ja, un mirušo kristiešu augšām celšanās, ja, lai mēs varam kopā ar Jēzu nākt un valdīt 1000 gadu uz zemes. Jā, skatāmies tālāk ar 15. pantu. No viņa mutes iziet tās zobens, lai ar to cirstu tautas. Viņš ganīs tās ar dzelzs zīzli, viņš min Dievu visu valdītāju, dusmu, kvēles, vīnu spaidu. Uz viņa apmetņu, uz viņa gurniem ir rakstīts vārds ķēniņu, ķēniņš un kungu kungs. Jā, tātad mēs redzam, ka arī Jēzum būs kāds ierocis, jā, tā rakstīts, ka iziet no viņa mutes, jā, vai tas ir burtiski, vai tas ir pārnestā nozīmē, to mēs nezinām, jā, bet fakts, ka visi ies bojā Jēzus, visi pretinieki, teiksim tā, Jēzus klātbūtnē, jā, un tātad mēs zinām, ka kas piedalīsies Armagedonas kaujā, visi ies bojā, un kas tālāk, kad Jēzus ganīs ar dzelzs zīzli, kas ir dzelzs zīzlis, vara, spēka, simbols, viņš valdīs uz zemes 1000 gadu. Un tas vēl nav viss, viņš min Dievu visu valdītāju, dusmu, kvēles, vīnu spaidu. Jā, tātad Jēzus Kristus piepilda arī Dievu sodu, jā, šiem cilvēkiem, šīm tautai, šai globālajai pasaules koalīcijai, ja, kas vajās pirms tam Kristu, viņš nogalinās, daudzies bojā, ja, ka viņiem tiks atriepts jau šīs zemes dzīves laikā. Ja, tad Jēzus min Dievu visu valdītāju, dusmu, kvēles, vīnu spaidu. Ja, tad viņš nāk kā valdnieks, kā atriebējs, bet sākumā ir teikts, ja, ka viņš spriež tiesu un karo taisnīgi. Tas būs taisnīgi, ja, tas nebūs netaisnīgi, ka viņš kādu nevainīgo nogalinās, ja, kurš būs nevainīgs. Tā nebūs, viss pēc taisnības tiks atriepts. Lūk, un identificēt, ka tas ir Jēzus Kristus, ir pašās beigās, ka viņš ir ķēniņš un kungu kungs, tad mēs identificējam, jā, kā iet runa par Jēzu Kristu, nevis par kādu citu. Jā, tas būs vēl nākotnē, jā, bet mēs esam šodien šeit, tagadnē, jā, un paskatīsimies 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 7. pantu. Bet, ja staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu. Un viņa dēla Jēzus asins mūs šķīstīja no visas apgrēcības. Ja? Tātad, te Jānis aicina, ja, staigāt gaismā, ja, tātad būt attiecībās ar Dievu, darīt Dievu lietas, ja, un lai mums ir sadraudzība citam ar citu. Ja? Lai nav tā, ka mēs cīnamies cits pret citu, kā tagad ir populāri, ja, kristiešiem cīnīties vienam pret otru, pierādīt savu taisnību, ja, bet būt sadraudzībā citam ar citu, nevis skatīties, kas mūs šķir, kāda viedokļa vai teoloģijas, bet kas mūs vieno. Ja mums ir viens glābējs Jēzus Kristus, mums ir viena kristība, ja, viens Tēvs debesīs, ja, un tā tālāk. Skatāmies, kas mūs vieno. Lūk, un ja mums ir šī sadraudzība, mēs redzam tālāk, tad Jēzus Kristus asins mūs šķīstīja no visas apgrēcības. Un pastamies otrādāk, tātad, ja mums ir naids un šķelšanās, vai Jēzus asins mūs šķīsta? Un te ir tāda jautājuma zīme. Ja. Dariet secinājumus paši. Man liekas, ka tomēr jābūt šai sadraudzībai, Kristus mīlestība vienam pret otru un tā tālāk. Ja. Un Dieva vārdā teikts, piedodiet, ja kāds jums, teiksim, ir kaut ko nodarījis, piedodiet, ja tev sit pa vienu vajag pagriez otru, ja. Neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet ļaunu ar labu, ja. Tātad jābūt šai sadraudzībai savā starpā, ja, un tad dēla Jēzus asins mūs šķīstīja no visas apgrēcības, ja. Tas ir viens, protams, no punktiem, ja, šī sadraudzība, ka tuvojas arī pirms vakarēdienā, ja teica, ka izlīdzinies, ja tev kā pret brāli ej un izlīdzinies, lūdzu piedošanu un tā tālāk, lai ir miers un mīlestība, nevis kaut kāds aizdomas vai naids un tā tālāk. Skatāmies tālāk ar 8. pantu. Ja sakām, mums nav grēka, tad maldinam sevi un patiesības nav mūsos. Jā, tā tad,
liekas, ka mēs jau dzīvam tādas svētas dzīves, ja mums jau viss kārtībā, ja, tad maldinām paši sevi, ja mēs ļoti labi apzināmies, ja, ka grēki var būt arī garīgi, ja, kā Jēzus teica, kas iekāro sievieti savā prātā, tas jau savā sirdī ir pārkāpis laulību, ja, tā kā tie Jēzus standarti ļoti augsti, ja, un tad mēs dažādi grēkojam, ja. Un jebkurā gadījumā mums vēl joprojām vajadzīga Dieva žēlastība, Dieva piedošana, tādēļ mēs lūdzam Dievam par apzinātiem un neapzinātiem grēkiem piedošanu, ja? Jo ir varbūt kaut ko mēs neapzināti kādam nodaram pāri, ja? Vai sagrēkojam pat īsti bez īpaši, nevis to apzināti, bet neapzināti izdaram. Lūk, tā tad skaidrs, ka mums vajadzīga šī Dieva žēlastība un dārgās Jēzus asins, kas mūs šķīst no visiem grēkiem. Skatāmies tālāk ar 9. pantu. Ja atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams un taisns un piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Ja? Tātad jāatzīstamies savos grēkos. Ja? Tātad Dievs grib nevis, lai mēs mūkam prom no viņa, vai tēlojam šausmīgi svēts, bet lai mēs nākam kā pie tēva, ja? Un tad viņš ir uzticams un taisns, ja mēs atzīstamies savos grēkos, viņš mums piedod un šķīstī, ja, un mums ir šīs baltās drēbes, citiem vārdiem tās ir attiecības ar Dievu. 10. pants, ja mēs sakam, ka neesam grēkojuši, tad padarām viņu par meli, un viņa vārda nav mūsos. Ja? Tātad, ja mēs sakam, mums viss kārtībā, ja mēs jau esam kaut kādu svētumu līmeni sasnieguši, ja, jau mēs varam, principā, paši, ja, bez Dieva, bez Jēzus, ja, nevaram mēs tā, ja, jo mūsu miesas nav vēl pestītas un glābts, mēs gaidam miesas pestīšanu un glābšanu, glābts ir mūsu gars tikai. Lūk, tātad skaidrs, ja, ka ir pareizais moments, ja, ka mēs atzīstamies Dievu priekšā, ja, un Dievs mūs labprāt kā mīlošs tēvs piedod mūsu grēkus, gan apzinātos, gan neapzinātos. Un paskatīsimies Jesajas 1. nodaļa 18. pāns. Ja jūsu grēki būtu kā purpurs, tie būs balti kā sniegs. Ja tie būtu karmīns sārti, tie balos kā vilna. Ja, tātad vienā gadījumā, ja tas purpurs un karmīns sārti, tad sarkano simbolizē, jeb grēku, un kļūst balti kā sniegs vai vilna, tas ir balts kaut kas. Ja. Tātad, pārfrāzējot, ja pat ja mūsu grēki būtu sarkani kā asins, ja, tātad asins izliešana, aborti, ja, slepkavības, ja, tie lielākie grēki, kādi vien var būt. Ja. Tad Dievs sola, ja, kad tavi grēki, ja, kļūs balti, ja, kā sniegs, kā vilna, viņi tiks izdzēsti Jēzus asinīs, ja. Tātad Dievs izdzēš grēku Jēzus nopelnu dēļ, ja. Tātad Dievs ir gatavs tev piedot neatkarīgi no taviem darbiem, ja. Bet tev tas ir jāgrib, ja. Tas nenotiek automātiski, tā ir tava izvēle, ja, ka tu nāc pie Dieva un lūdz Dievam piedošanu, un Dievs labprāt piedot, ja. Tā kā, tas ir svarīgs moments, ja, un es vienkārši gribētu aicināt kādu, kas vēl nepazīst Jēzu Kristu, sāk šīs attiecības ar Dievu, ja, kā arī mēs tikko lasījām, ja, ka Dievs var piedot tavus grēkus, neskatoties, kādi viņi ir. Varbūt tu kādreiz biji kristietis, ja, un tad tu savus drēbes sasmērē, un tu domā, ka tev nav vairs atgriešanās ceļu, ja, bet tie ir meli, ja, Dievs vēlās, viņš ir mīlošs tēvs, ja tad līdzībā par pazudušo dēlu mēs redzam, ka tēvs gaidīja, ka tas pazudušais dēls atgriezīsies, ja, un pienāca diena, kad viņš atgriezās, un nevis tēvs viņam pārmeta, tēvs skrēja pretī, viņš viņu apkampa un uzrīkoja tādu ballīti, ja mēs varam pateikt, ja, tā kā, tas ir iegūms, ka tavi grēki piedot, iegūms ir attiecības ar Dievu, ja, tā ir drošība, ja, tā ir, tu zini, kur tu dodies, kas ar tev nākotnē būs, ja, ka tu neesi viens, ja, ka Dievs ir ar tevi, ja. Lūk, bet, kā jau es iepriekš esmu teicis, ka tas centrālais, kāpēc tas viss ir, tās ir attiecības Dieva, tad radītā attiecības ar savu radījumu, ja.
un pa vidu bija šis grēks, kas šķīra radītāju no radījuma, ja, tātad Dievu no cilvēka, un Jēzus Kristus atjauno šo saiti, ja, ka mēs varam nākt pie Dieva, un nebūt nekādam šķēslim, lai komunicētu ar viņu. Ja. Tātad pirmais solis, ko mēs darām, ka mēs pieņemam Jēzu Kristu kā savu kungu. Ja. Tātad Dievs no savas puses ir nodrošinājis, tad Jēzus jau ir miris pie krusta, jau viņš ir samaksājis par taviem un maniem grēkiem, pat par nākotnes grēkiem, viss jau ir izdarīts, un tas bija Dieva suverēnais lēmums. Un tagad mūsu lēmums, ko ar to darīt, vai mēs to gribam, vai mēs to ignorēsim, vai mēs teiksim, mēs paši tiksim galā, ja? Ko mēs ar to daram. Ja? Bet Dieva mērķis ir mūs glābt, ja? Un mēs iepriekš esam runājuši, ja? Ka glābti būs tikai tie, kuru vārdi būs ierakstīti dzīvības grāmatā. Ja? Tagad tu pieņem Jēzu Kristu par savu kungu, Dievs ieraksta tavu vārdu dzīvības grāmatā. Tev tiek dāvināts šīs baltās drēbes, un tās ir attiecības ar Dievu. Ja, protams, būs klupieni un kritieni, ja, bet mēs atkal nākam pie Dievu kā pie tēva, Dievs mūs šķīstī, mazgā, ja, un mēs atjaunojam šīs attiecības. Nu, lūk, bet tas pirmais solis, ja, ka mēs atzīstamies savos grēkos, ka mēs bez Dieva nevaram, un mēs lūdzam, lai Jēzus Kristus ienāk mūsu dzīvē, ir mūsu kungs un glābējs. Tā kā es teikšu īsu lūkšanu, tā kā jūs ticībā varat to teikt Dievam un pieņemt to, ko Jēzus Kristus pie krusta izdarīja. Kā varat atkārtot kopā ar mani, sakiet, Dievs, es Tev pateicos par Tavu dēlu Jēzu Kristu. Es Tev pateicos, Jēzu Kristu, ka Tu miri pie krusta manu grēku dēļ. Es lūdzu Jēzu Kristu, ienāc manā sirdī, esi mans kungs un glābējs. Es vēlos mūžību pavadīt kopā ar Tevi, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Nu, lūk, tā kā Dievs jau redz, kur jūs esat, tai situācijā, kurā jūs esat, un Dievs grib būt kopā ar jums tur, kur jūs esat, ja jūs atļausiet. Ja? Un tas pirmais, es saku, ir tas, kad mēs pieņemam Jēzu Kristu, ja ne pati tā lūkšana glāb, bet Bībelē teiks, ja tu sirdī ticēsi un ar muti apliecinās Jēzu Kristu par savu kungu, tu tiksi glābts. Ja? Tātad ticība glābi. Ja? Bet ticība bieži vien ir, liekas, nu, cik man lielai ticībai jābūt. Dažkārt tā ir paklausība. Ja? Tā, ka tev kāds stāsta evaņģēliju, tu vienkārši paklausot, ja, to pieņem. Ja? Un tas arī darbojas. Ja? Tā kā, jo citreiz mums grūti saprast, vai es ticu, vai es neticu, vai es daļēji ticu, ja, bet dažkārt tā rīcība liecina par to, kam tu tici, ka tu to gribi. Un Dievam ir svarīgi, ka tu to gribi, ja, viņš neskatās, nu, nezinu, to ticības mēru, cik tev liels, vai tev pietiekoši ticība, lai piedzīvot pestīšanu un glābšanu, ja, nu, nav tā. Tā ir drīzāk izvēle, vai tu to gribi, ja, un Dievs to redz, ja, un es gribu teikt, ka tas ir tikai attiecības sākums, ja, tas nav finišs, tās nav beigas, ja, bet tas ir sākums tavas attiecības ar Dievu. Ja. Tā kā es iesaku katru dienu rezervēt Dievam kādu laiku, varbūt sākumā tās 5 vai 10 minūtes, un sākt, nu, varbūt sākt ar lūkšanu. Lūkšana ir saruna ar Dievu, ka tu saviem vārdiem, ja, ka tie, kas ir tavā sirdī, tu to saki Dievam, un sāc veidot šīs attiecības un atrod kaut kur Bībeli, īpaši jauno darību, jo sākot ar Jēzu Kristu mēs dzīvam jaunajā darībā un sāc lasīt. Ja. Arī katru dienu tur 1 vai 2 lapas puses izlasi, ja, tā arī ir komunikācija ar Dievu. Un to var darīt jebkurā vietā, kur tu esi, vai mājās, vai kaut kur citur. Bet otra daļa, tikpat svarīgi ir šīs publiskās attiecības ar Dievu. Ja. Tātad Dieva mērķis bija izveidot draudzi. Ja. Kaut kur rakstīts, ka, ja es saku, es celšu savu draudzi, ka tā stāvēs pretī elles vārtiem. Ja? Tātad draudze ir vara, tātad ticīgie cilvēki, kas sanāk kopā, tam ir vara un spēks. Ja? Kādā citā vietā teiks, kur 2 vai 3 sanākuši manā vārdā, es esmu viņu vidū. Ja? Tad Jēzus sola, ka caur svēto garu viņš būs ticīgo cilvēku starpā. Tā kā abas šīs lietas ir svarīgas, gan šīs privātās, ko varam darīt mājās, gan šīs publiskās. Ja? Un es apmeklēju kristiešu draudzi Prieka vēsts, ja, un rītā 11. Rīgā Bērzonas ielā 6 būs dievkalpojums, tā kā esat mīļi aicināti,
atbraukt, atnākt, pastīties, ja, iepazīties ar draudzi, ja, un pēc savas teoloģijas tā ir vasaras svētku draudze, ja, tā kā, nu, es gribu pateikt to, ka šajā mēnesī jau būs 30 gadi, kopš es esmu šeit draudzē, ja, un, nu, kā Jēzus saka, jums būs pazīt pēc augļiem, ja, vai šai draudzē ir augļi, ja, kādi. Un es gribu pateikt, ka šai draudzē ir augļi, jo es esmu viens no lieciniekiem, ja, tam, kad ir augļi, ja, jo šī draudze man iepazīstināja ar Dievu, iepazīstināja ar Jēzu Kristu, ja, un man tagad ir attiecības gan privātas ar Dievu, ja, mājās to es varu darīt, gan arī šīs publiskās, ja, draudzē, ja, tā kā, nu, tas ir tas svarīgākais, un vēl svarīgi, ka es varu nest augļus priekš Dieva valstības, ja, tā kā abas lietas ir svarīgas, ja, ka tu pats esi iepazinies ar Dievu, un tu kaut ko priekš Dieva valstības var darīt, ja. Tā kā, nu, abas šīs lietas ir svarīgas, ja, un man draudz palīdzēja to realizēt un izdarīt, tā kā, nu tā kā, ja ir iespēja noteikti vajag atnākt, pastīties un piedzīvot savā dzīvē to. Labi, paldies par uzmanību, lai Dievs jūs svētī līdz citai reizē. Tā.